Kāda mums dziesma skanēja šodien no rīta? Mums skanēja, es neatceros, kura, bet no pienedēļa piedzīvojumiem. Viņa tā arī saucās tā dziesma. Tas man mājās vakar skanēja. Bet varbūt Māris zinās, kura dziesma skanēja. Man grūti komentēt. Es no rīta biju aizņemts ar citām lietām, bet man prieks, ka kāds vēl atcerās un atpazīst. Tā kā forši nav slikti. Kāds atcerās un atpazīst. Un, jā, Māris šodien ir pie mums ieradies, lai iegādātos sev auto. Saki, Māri, kā tu mūs atradi? Internetā. Man bija uzreiz jautājums, vai tu varbūt būsi kaut kādā brīdī mūsu pusē Branku Brančotavā uz kādu koncertu? Jo tur ir forša vieta. Jā, viņi ar mums sazinājās pagājušo gadu, bet šogad nē. Tā kā mēs visbiežāk esam Jelgavā Melno Cepurīšu balerijā. Tur mēs spēlējam visbiežāk. Tā kā, bet Branku Brančotavā ar mums sazinājās kaut kādu gadu atpakaļ. Māris apmeklē vietu. Māris ir balerijas patstāvīgais. Principā starp diviem Māriem jums būtu. Starp diviem. Tik tāda laime jums katru dienu nav. Tātad tu sen esi bijis balerijā, jo Māris ir katru vakaru balerijā un es nekad sen nav esmu saticis. Ir Māris, ir daudz citas slavenības saticis balerijā, bet jūs vēl nav gadījies. Tā ir populāra vieta, tā kā gan balerija, gan visi, kas grib nopirkt kādu vāģīti, brauciet šurp te pie puikām. Te ir arī smagais, man patīk tur tas. Tas pats galvenais, te būs arī Māra auto ar parakstu. Jā. Kaut kur izdomāsim, uzvilksim parakstu. Un, Pats uzvilksi pa Māris solīja, ka viņš ģitāru nevedīs, bet atvedīs kaut kādu stīgu, varbūt kādu Pārplēsto koncertu. Kaut ko. Tā kā jā, gaidam jūs visus Goldvīlā un tiekamies.